Čau visām, kas mūs šobrīd klausās, skatās YouTube, arī klausās Spotify. Prieks atkal būt kopā. Un šis ir tāds unikāls podkāsts, jo pirmo reizi manā podkāstā ir vīrietis. Un nav gluži tā, ka es apzināti būtu vienmēr izvēlējusies pēc dzimumiem daļai, gan jā arī, bet šoreiz arī tēma mums ir vīrišķīga. Un pie manis ciemos ir urologs Reinis Rieksniņš. Sveiki, Reini! Sveiki, Inga! Sveiki, klausītāji un skatītāji! Jā, un kāpēc uzaicināju Reini, jo ik pa laikam man sievietes vaicā, mēs runājam to, ka mums ir perimenopauze un kādas tās konkrētās izmaiņas nāk ar to līdz, bet kas notiek ar vīriešu ķermeni, gan pusmūžā, gan arī pēc tam, kas ir tā nostītā vīriešu perimenopauze. Un es saprotu, ka daudz sievietes arī man to vaicā tādu, slēpto nolūkā varbūt reizēm pamotivēt savu partneri vai arī izprast labāk, kas ar partneri notiek, lai mums arī būtu zināšanas. Tāpēc šī saruna ir vairāk domāta sievietēm par vīriešiem, bet forši, ja nodara arī kādam vīrietim, arī viņš var to noklausīties. Bet tāpēc arī Reinumā pirmais jautājums arī tev uzreiz, kas tad ir tas ekvivalents sievietēm ir šī perimenopauze, kad estrogēns un progesterons, tas tā galvenā izmaiņas notiek līdz ar to, ka olnīca, starnīca sāk izsīkt. Kas ir vīriešiem tas rādītājs, kurā posmā, kas parādās? Jā, jautājums ir ļoti labs. Bieži mēs dzirdam tādu terminu kā andropauze varbūt, retāk vīriešu perimenopauze, bet jāsaka godīgi, ka tīri organisma funkciju izmaiņās un tajā, kas notiek vīriešu ķermenī, nav tiešas analoģijas ar sievietes ķermeni. Jā. Un kopumā skaidrs, ka mums pamatā ir stāsts par testosterona līmeņa samazināšanos, novecojot vīriešu organismam, bet ja sievietēm šīs te izmaiņas ar tātad hormonu izmaiņām notiek samērā strauji, un principā ir viens konkrēts brīdis, kad sieviete var pateikt, ka viņas organismā notikušas izmaiņas, tad vīriešu gadījumā tā gluži nav. Tas notiek pakāpeniski, tas kādam var notikt straujāk, kādam lēnāk, kādam var būt simptomi, kādam var nebūt, un līdz ar to šīs izmaiņas ir principā individuālas. Jā. Bet skaidrs, ka tas pamatā tad ir testosterona līmenis, kas samazinās. Jā, izstāst, vai nozīme, kad ir jānodod testosterons, kā var atšķirties rādītāji no tā? Jā, runājot tātad par testosteronu nodošanu, ir ļoti būtiski nodot testosteronu konkrētā diennakts laikā, un tas laiks parasti ir no rīta līdz pulkstenis apmēram 11. un vēlams tukšā dušā. Jo citās diennakts laikās tad šis testosterona rādītājs var nebūt gluži objektīvs. Jo es saprotu, ka no rīta ir visaugstākais testosterons, tas cirkadiānais, vai kā to sauc? Cirkadiānais ritms to nosaka, Jā, un tad tāpēc, lai nebūtu maldīgi. Un tu arī minēji, ka 2 reizes ir jānodod, lai izslēgtu kaut kā. Jā, analīze ir jāatkārto parasti 2 reizes dažādās dienās. Jā, un principā tad arī tur vēl medicīnas tiek aprakstīti dažādi noteikumi, vēlams, vai tā būtu viena un tā pati laboratorija, ar vienu to pašu metodi, kā viņi testē, lai tad izvairītos no dažādām izmaiņām, kas varētu radīt viltus pozitīvus vai negatīvus rezultātus. Bet no sievietēm jau arī par to perimenopauzi tieši to pašu saka, ka var kādās attiecot 37 gadu vecumā, vidēji sākās ap 44, 45, un tad menopauze ir vidēji 52 gadi. It kā nosacīt individuāli, bet kaut kādi tie kopīgie mezgli ir. Kā tad ar vīriešu ķermeni šis testosterons lēnām samazinās, bet ir kaut kāds posms, kad tu sāc izjūt fiziski savā ķermenī, ka tas testosterons tagad jau ir zems, un kas ir tie simptomi, ko var redzēt pirmie, kas parādās? Jā. Principā teorētiski testosterona līmenis var sākt samazināties jau pat no 30-40 gadu vecuma, bet kopumā visa šī testosterona samazināšanās process ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, kas to var veicināt vai pastiprināt, un pamatā tātad par simptomiem runājot, tas ir nogurums, piemēram, varbūt iestāties ātrāk. Slodzes tolerance var būt mazāka, var samazināties muskuļu masa, muskuļu spēks, miega traucējumi, garastāvokļa izmaiņas, protams, libido, erekcijas traucējumi, tās būs tās biežākās laikam sūdzības, ko vīrietis pamanīs pirmās. Izsakā, es domāju, man būs beigas sarunas sadaļā konkrēti, ko tādos ilgos vilcienos vispār darīt, kā uzlabot vīrietim veselību, bet pie tā testosterona man gribas uzreiz jau, tad kurā brīdī tad droši vien variants ir, ka tu sāc papildus lietot, vai ne, to testosteronu, kurā brīdī, kā tas vīriešiem notiek, cik lielās devās kaut ko tādu iesaka? Jā, par testosterona aizvietojušu terapiju, tā kā, teiksim, to dēvē medicīniski, tas ir ļoti labs jautājums, tāpat kā par testosteronu noteikšanu, un jāsaka, ka tas absolūti nav nepieciešams visiem vīriešiem. Jā, un testosterona aizvietojuša terapija ir nepieciešama principā tajos gadījumos, kad mums tiešām ir apstiprināts zems testosterona līmenis atkārtotās asins analīzēs un ir
tātad šie te klīniskie simptomi vai izpausmes. Bet arī tad mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs testosteronu nevaram, teiksim, palielināt, vai tas samazināšanās iemesls nav kaut kāds cits faktors, kā pieņemsim aptaukošanās, ja, liekais svars, mazkustīgums, dažkārt medikamenti, ja. Tā kā kopumā noteikti, ka testosterona aizvietojoša terapija būs nepieciešama samērā mazai daļai vīriešu. Tad tas nozīmē, ka vairāk tomēr ietekmē tas saucamajā dzīvesveidu kaut kādu faktoru, ja? Principā jā, un noteikti, ka tas varbūt nav tas, ko vēlētos dzirdēt daļa pacientu, jo, noteikti, ka daļai pacientu ir vieglāk iedzert kādas zāles vai lietot kaut ko vienu, kas mums uzlabo dzīvi un dzīves kvalitāti. Par to mēs runāsim sīkāk, bet es vēl gribu pabeigt par to testosteronu. Kad var saprast, ka potences problēmas ir saistīts ar testosteronu samazināšanos, vai potences problēmai arī var būt citi dzīvesveidu faktori kā iemesls? Jā, runāt par erektīvo disfunkciju kopumā jāsaka, ka erektīvo disfunkcija ir ļoti daudz dažādu iemeslu, un patiesībā tas, par ko jau runā kādu laiku un kam pievērš aizvien lielāku uzmanību, ka erektīvās disfunkcijas, tātad erektīvā disfunkcija, erekcijas traucējumi, ir viens no pirmajiem sirds asinsvadu slimību, jā, tādiem priekšvēstnešiem. Jo erekcijas procesā piedalās, protams, kā nervu sistēma, tā arī asinsvadi, un kopā arī psihoemocionālā procesa notiek, bet tātad tik tiešām dažkārt vīriešiem erektīvo disfunkcija ir viens no priekšvēstnešiem, ka tuvāko gadu laikā varētu attīstīties kāds nopietns kardiovaskulārs notikums, jā, proti infarkts, insults un tādas lietas. Kā tieši tas ir kaut kā ar asins plūsmu, ja, jo tikā minētas? Jā, erekcijas tātad viens no svarīgiem momentiem ir laba asinsapgāde, jā, un tas ir mazā vidējā, teiksim, izmēra diametra asinsvadi, jā, kas bieži vien dažādu saslimšanu vai dzīves stila rezultātā cieši pirmie. Jā, tas varētu būt cukura diabēts, tas pats liekais svars, aptaukošanās, arteriālā hipertenzija, paaugstināts asinsspiediens, un kopumā līdz ar to tā erekcijas traucējuma diagnostika sāks principā ar šo te visu faktoru izvērtēšanu. Ja? Un tas testosterons ir kaut kur pa vidu. Ja? Viena no šīm sadaļām, teiksim, ja neskaita kardiovaskulāros riskus un dzīvesveidu, ir arī, protams, hormoni. Ja? Un tad hormonos ietilpst gan testosterons, gan pārējie hormoni, ko mēs izvērtējam. Zin kā, es tā domāju, ja mēs vakam analoģiju ar sievietes ķermenis notiek arī ļoti daudz, ko arī es runāju savos podkāstos, ka sievietēm viens no iemeslu veidiem, kā diagnosticēt perimenopauzi, un dot asins analīzes. Bet tas nav pat galvenais, kā diagnosticēt perimenopauzi, ņem vērā arī citus simptomus, bet tās asins analīzes ir svarīgas, lai izslēgtu potenciāli citas saslimšanas, jo, piemēram, svīšana arī var būt no vairogdziedzera problēmām. Tad valkot šo analoģiju vīriešiem ir līdzīgi, vai ne? Tad tu nodod analīzes, kur testosterons būs tikai viens no, lai saprast, vai tev potenciāli nav citas kādas problēmas. Jā, tieši tā. Ja. Vēl pabeidzot par erekciju, tādēļ, ka man ir vienkārši arī jautājums no lasītājas. Es lūdzu, lai sievietes iesūta jautājumus, un tur viena sieviete raksta, man ļoti delikāts jautājums, vīram nākamēnes paliek 40 gadi, bet pēdējā laikā gadījies, ka seksa laikā vīram pēkšņi vairs nestāv. Ļoti vainoju sevi, ka viņš mani neiekāro. Viņš, protams, to noliec un pats ir neizpratnē, kāpēc tā. Ja tu dzirdētu šādu pacientu atnāk pie tevis, ko tu iesaki, kāda būtu tas rīcības formula, tad ko darīt? Pirmām kārtām, laikam, sievietei sevi nevainot. Jā, tas būtu ļoti svarīgi priekš veselīgām attiecībām noteikti, ģimenē vai pārī. Bet, ir zināms, ka šādas te mirkļa, jeb momenta erekcijas traucējumi var notikt. Jā, un vīriešiem, principā, visos vecumos, bet, it īpaši ņemot kaut kādu darbspējīgu, aktīvo darba vecumu, tas viss pamatā var notikt stresa dēļ, uztraukums, trauksme, slikta miega kvalitāte, tātad šis te miega režīms, nogurums, jā, mazkustīgums, pieņemsim, ja tas ir kaut kāds biroja vai ofisa darbs vai mazkustīgāks darbs, tā kā, un tas parasti ir pārējoši, jā, galvenais tajā brīdī tiešām ir iedrošināšana no partnera puses, jā, un nekādā ziņā varbūt kaut kāda pārmetumi vai noliekšana vai atturēšanās. Un attiecīgi, ja tas, protams, saglabājas kaut kādā ilgākā laika posmā un ir pastāvīgi, tad noteikti ir jāapmeklē urologs un jāizvērtē, vai tiešām nav kaut kādas būtiskākas problēmas. Un man ir nākamais jautājums, kurš ir ļoti līdzīgs, un es pieļauju, ka atbild būs tāpat, ko tu tikko atbildēji, bet es tomēr nolasīšu, lai arī lasītājai
kas klausās šobrīd ir skaidrs, ja? Sieviete raksta, manam vīrietim 48 gadi. Sportisks, aktīvs, liekā svara nav. Bet potenci jau pāris gadus strauji iztīkst. Man 40 dzīvojam kā veci cilvēki, bet man ļoti gribas šīs intīmās attiecības. Tad šis arī būtu līdzīgi, ja, ko tu tikko ieteici? Samērā līdzīgi, un ir jāatceras, ka, protams, ja pacients nodarbojas ar sportu, ir tiešām fiziski attīstīts priekš sava vecuma un ir aktīvs, tas neizslēdz to, ka viņam var būt tomēr dažādas veselības problēmas, jā. Tās pašas hormonu izmaiņas vai, teiksim, vairogdziedzera problēmas. Protams, ka ar šo savu dzīvesveidu viņš nosacītus riskus vai slimību attīstības iespēja samazina un, teiksim, veids profilaksi, bet, protams, var pastāvēt daudzas citas problēmas. Ja? Tā kā vienalga, ja tas ir ilgstoši, ir īpaši šādā situācijā, kad it kā dzīvesveids ir sakārtots, vienalga, tad būtu noteikti jāvēršas pie urologa un jāparunā par to, kas varētu būt potenciāli iemesli. Un tad nonākam pie tā, tad kādas analīzes būtu jāveic, varbūt no kura vecuma vajadzētu sākt jau tādu profilaktisku apskati un kas būtu tās pamatanalīzes, uz ko vajadzētu pārbaudīties, kuras potenciālās slimības varētu aizsākties tajā laikā? Jāsaka tā, ka, ja mēs runājam par vizīti pie urologa un par vīriešiem šoreiz, jā, tad kopumā līdz 30 gadu vecumam vizītes pie urologa parasti ir jāsaka tādas sporādiskas vai spontānas, tā teikt, kaut kādu akūtu sūdzību gadījumā. Jā. Tā varētu būt nierakmeņu slimība, dažādas sāpes sēkliniekos, infekcijas, seksuāltransmisīvas slimības, jā. Bet sākot jau ar 30 gadu vecumu noteikti, ka būtu jāveic sava daļa profilaktisku pārbaužu, jā, teiksim, arteriālās asinsspiediena pārbaudes, svara kontrole, vidukļa apkārtmērs, tāpat, teiksim, cukuru līmenis, jā, asinīs. Un tad jau virzoties tālāk pa vecuma grupām, teiksim, 40 gadi, noteikti, ka vēlreiz tas pats, plus varbūt vēl papildus, jā, tas pats cukurs jāpārbauda regulārāk. Bet konkrēti tāda viena asins analīžu, kas varētu mums pateikt, ir kaut kāda potenciāla problēma, nākotnē gluži nav. Ja? Un, protams, kad nāk jau 50 gadu vecums, tad ir šis slavenais PSA rādītājs, ja prostatas specifiskais antigēns, ko mēs nosakam asins analīzēs, un tādā veidā cenšamies atklāt priekšdzēdzera vēzi ātrāk, un attiecīgi tad jau vecākās vecuma grupās, protams, tas viss saglabājas un nāk vēl klāt daudzas citas lietas, par ko vīrieši varbūt arī aizmirst, kas, pieņemsim, ir zarnu vēža skrīnings. Ja? Tas viss iekļaus vīriešu kopējā veselībā. Ja? Un es domāju, ka urologam arī dažkārt varbūt par to būtu jāatgādina, ka ir arī citas problēmas, ne tikai uroloģiskās. Jo mēs tomēr rūpējamies par vīriešu veselību kopumā. No kura vecuma ir vēl Latvijā zarnu vēža skrīnings? Tas ir bez maksas, pieļauju, ne? Tas ir bez maksas skrīnings, ja nemaldos vienreiz gadā, un, ja nekļūdos, Latvijā no 50 gadu vecuma. Bet tas būtu jāpārbauda, iespējams. Jā. Mēs runājam par tām analīzēm, tu minēji, kas būtu jātaisa. Tas ir, ja nāk urologi, bet ticamāk jau, kurš pirmais solis, ko daudz arī ir ģimenes ārsts, vai ne? Tur, manuprāt, var vairāk cilvēku aiziet. Tad tur šiem tie 30 gadi, varbūt pat 40 derētas ģimenes ārsts, kurā palūdz to, ko tu tikko minēji, tās analīzes, jo tās, es domāju, ģimenes ārsts var nozīmēt. Jā, protams, ir tās lietas, tās primārās lietas var kontrolēt ģimenes ārsts tieši tā. Kurā brīdī ir vajadzība aiziet tieši pie urologa, vai ir vajadzība kādā vecumā profilaktiski aiziet pie urologa? Es teiktu, ka vīriešiem sākot no 50 gadu vecuma noteikti viena vizīte, teiksim, sasniedzot 50 gadu vecumu, pie urologa būtu vēlama. Lai izrunātu par kopējā veselības stāvokli, par urinācijas funkciju, par to pašu erekcijas funkciju, jā, un attiecīgi tad jau piemeklētu tālāko novērošanas plānu, jā, cik tad bieži būs tālāk urologs jāapmeklē. Un visbiežāk, ja vīrietim sūdzību nav, tad tas varētu būt pat ar vairāku gadu atstarpi. Jā, gan tā pati PSA kontrole, ja PSA ir zems, gan arī, ja nav sūdzība, tad mēs varam atļauties pacients kontrolēt retāk varbūt. Bet jāatceras, ka vīriešiem, kam, ja mēs pieskarsimies ar iespējams prostatas vēža, ja priekšdzēdzera vēža diagnozei, tad vīrieši, kam ģimenē ir tātad gadījumi ar priekšdzēdzera vēzi, kam ar to ir slimojuši radinieki, kam ir varbūt zināmas ģenētiskas mutācijas ģimenē, kas kādam radiniekam ir konstatētas, tad šiem vīriešiem paaugstināts risks saslimt ar priekšdzēdzera vēzi arī agrīni, un tad tas būtu no 45 gadu vecuma. Ja sievietēm ir iespējams noteikti ģenētiski, vai ir šis vēža gēns, vai vīriešiem saistībā ar prostatas vēzi arī var kaut kā ģenētiski noteikti iepriekš ir kaut kāds saslimšanas risks?
Jā, tātad arī prostatas vēža gadījumā BRCA gēns, jeb BRCA1 un BRCA2 gēni ir vieni no šobrīd vadošajiem un arī tiem, ar kuriem mēs varam kaut ko praktiski pacientam palīdzēt, proti, teiksim, nozīmē tālāk zāles. Šos gēnu mutācijas var noteikt, bet, teiksim, ja to nosaka pacients 40 gadu vecumā vai 30 gadu vecumā vai par to uzzina no radinieka, tad tas paredz principā to, ka ir nepieciešams ātrāk uzsākt kontroli pie urologa, jā, un rūpīgāk kontrolēt šo prostatas veselību, jā, un prostatas vēža risku, teiksim. Tas ātrāk ir 45 gadi, kā tu teici, jā? Jā. Es gribu, man ir vesela daļa jautājumu, ko es arī tev sūtīju saistībā tieši ar to prostatu, jo tas ir arī, ko es savā vidē kaut kā dažādu vecumu grupu vīriešos arī dzirdu, ja? Bet varbūt sākam ar tādu pilnīgiem pamatiem. Es arī prasīju ChatGPT, kas ir prostata, kas tas vispār tāds ir, ja, un kāpēc tas ir tik būtisks vīriešu veselībā, vai mēs to dzirdam tik bieži? Jā, tātad kas ir prostata? Prostata jeb priekšdziedzeris, te varētu mēs arī savu laiku veltīt, ko noteikti nedarīsim par terminiem, bet, kopumā priekšdziedzeris tā tad ir orgāns vīriešu ķermenī, kas ir novietots zem urīnpūšļa, un priekšdziedzeram cauri, jeb pa vidu, tā tad iziet urīna izvada kanāla sākuma daļa. Ja, tātad tā ir tā vieta, caur kurieni nopūst urīns no urīnpūšļa. Ja. Un attiecīgi, ko tad dara prostata? Prostatai kopumā ļoti svarīga funkcija, jo viņa nevien piedalās pašā urinācijas procesā, nodrošinot urināciju un arī nodrošina ejakulāciju, bet arī veido tātad šo te lielāko daļu no ejakulāta apjoma, jā, kas satur dažādas vielas, kas palīdz barot spermatozīdus un tādējādi principā nodrošināt apaugļošanu. Un kāpēc rodas tā problēma? Jo, manuprāt, prostatas ir viena no lielākajām vīriešu problēmām bez asinsvadu slimībām, par ko mēs pēc tam runāsim. Kāpēc problēmas ar vecumu? Jā, principā tā ir, protams, biežāk ārstētā laikam patoloģija būs saistīta ar prostatu. Kāpēc tas tā rodas? Jo, nezinu, vai ir izspēlēts tāds joks pret vīriešu organismu no dabas viedokļa, bet tā tad šī te priekšdziedzera centrālā daļa, kas atrodas tieši blakus urīna izvadu kanālam, ar gadiem palielinās. Veidojas tādi palielināti mezgli, un attiecīgi tas izraisa ietekmi pamatā mehānisku, ja, uz urīna izvadu kanālu, to nospiežot, sašaurinot. Ja. Un tālāk jau arī šis mehānisms dažkārt ietver urīnpūšu darbības izmaiņas, ja, un līdz ar to attīstās šīs sūdzības, vājākas trūkla, biežāka urinācija, naktī urinācija bieža un dažādas citas. Ja. Tā kā tas ir tas, par ko mēs runājam, kas ir šī slimība labdabīga priekšdziedzera hiperplāzija. Kurā vecumā tas apmēram sāk, un tas dziedzers sāk palikt lielāks? Tas arī notiek ap šo te pašu vecumu 40 gadi, bet tas arī ļoti individuāli. Un nevienmēr priekšdziedzeris palielinās strauji, tas var notikt ļoti pakāpeniski, un nevienmēr, teiksim, šis te tilpums, jeb lielums ir noteicošais, jo nav saistības starp priekšdziedzera tilpumu un simptomiem. Respektīvi, var būt salīdzinoši nelielas prostatas ar ļoti būtiskiem simptomiem, kas pacientam traucē ikdienu, ietekmē dzīves kvalitāti, un tāpat var būt ļoti lielas prostatas, kuru sūdzības ir minimālas. Un kurā brīdī tas pārvēršas par audzēju, vai kur ir tas risks, ka tas prostata var vai tajā attīstās audzējs? Jā, audzējs tā tad principā ir paralēli noritoša slimība visbiežāk, tā tad vienā orgānā, vai cik jocīgi nebūtu, var attīstīties divas dažādas slimības. Viena ir onkoloģiska, kas ir prostatas vēzis, un kas pamatā attīstās citā prostatas daļā, un tad ir šī labdabīgā palielināšanās, kas attīstās šajā centrālajā daļā. Vēzis attīstās, risks pieaug saslimt ar priekšdziedzera vēzi sākot no 50 gadu vecuma, bet tā augstākā sastopamība ir vecumā no 65 līdz 68 gadi, apmēram šādā vecuma grupā. Bet skaidrs, ka ar vecumu risks pieaug. Jā. Tas tāpat kā sievietēm krūts vēzis no dzīves laikā iegūtajiem riskiem uz vecumu arvien vēlāk paaugstinās. Vai var kaut ko darīt profilaktiski, zinot, ka tas dziedzers palielinās? Attiecībā uz palielināšanos vai attiecībā uz vēzi? Tā palielināšanās arī neizraisa kaut kur arī vēzi kaut kādā? Jūs tikko minēji, ka tās ir divas atšķirīgas daļas. Tās divas atšķirīgas daļas. Ņemam katru par palielināšanos un par vēzi, ko var darīt profilaktiski. Kopumā jāsaka, abas šīs saslimšanas saistītas novecošanās procesas, diemžēl. Jā, un labdabīgai priekšdziedzera hiperplāzijai profilaktisku pasākumu gluži nav. Jāsaka, diemžēl tāpat kā par vēzi.
Jā, mēs īsti nevaram darīt neko, lai ļoti, ļoti samazinātu šo vēža risku. Skaidrs, ka atbilde atkal būs iespējams ļoti vispārināta, iespējams nepatīkama, bet kopumā prostats vēža risku mazina tik tiešām veselīgs dzīvesveids, fiziskas aktivitātes, pilnvērtīgs sabalansēts uzturs, dārzeņi, tātad augļi, šķiedrvielas, fiziskā slodze, nesmēķēšana, jā, tas samazina risku. Ir pētījumi bijuši par 2 medikamentiem, kas it kā ir parādījuši, ka tie samazina zemes agresivitātes vēža risku, taču tam nav bijusi ietekme nekādā brīdī uz pacienta dzīves ilgumu, lietojot šīs zāles. Un arī šīm zālēm ir savas blakus parādības, kā pieņemsim libido samazināšanās, jo principā šīs zāles ietekmē testosterona līmeni. Līdz ar to šādi medikamenti profilaktiski jauniem vīriešiem netiek nozīmēti. Jā. Bet tas risks nepieaug arī līdz ar testosterona samazināšanos, kas samazinās uz vecumu. Ja, piemēram, sāktu tāpat kā sievietēm ir hormona aizvietoša terapija, kur tu papildini trūstošos hormonus, ja vīrietim papildina testosteronu, tas kaut kā neattālina vismaz to potenciālo saslimšanu? Nē, tā gluži nebūs, jo patiesībā jāsaka, ka prostatas vēzis ir hormona atkarīgs vēzis, līdzīgi kā sieviešu onkoloģija, un mūsu mērķis tieši ārstējot priekšdzedzera vēzi ir tātad, kastrācija medicīniski sakot, ja tātad testosterona samazināšana līdz tādam līmenim, kad viņš ir zem šīs kastrācijas līmeņa. Attiecīgi testosterons, varētu teikt, baro, priekšdzedzera audzē šūnas. Jā, viņš ir hormona atkarīgs vēzis. Tas, ko es saprotu, ka viena no tām blaknēm ir veicot jau prostatvēža operāciju, ir pēc tam impotence. Vai tas ir tā kā lokmenītis, tas būs vienmēr, vai ir iespējams kaut kā tomēr veikt šo operāciju, kad saglabājas potence? Jā, tātad priekšdzedzera vēža ārstēšana, mēs runājam par lokālām stadijām, par agrīni atklātām stadijām. Tātad ir 2 radikālas ārstēšanas metodas, no kurām viena ir ķirurģija, jeb operācija, un otra ir staroterapija. Ja mēs runājam par ķirurģisku ārstēšanu, tad jāsaka, ka impotence, jeb erekcijas traucējumi attīstīsies nevienmēr. Ir iespējams atsevišķās situācijās, izvērtojot pacienta gadījumu, veikt nervus saudzējošu operāciju, jo tā pamatlieta un tas mehānisms, kāpēc attīstās erekcijas traucējumi pēc prostatas vēža operācijas, ir tāda, ka tiek bojāti nervi mazajā iegurnī. Ja? Viņi tiek pārgriezti, viņi tiek karstuma ietekmē bojāti, veicot operāciju, un tādā veidā attīstās erekcijas traucējumi. Tātad, ja mēs vienā pusē, ja nervi ir simetriski, abās orgāna pusēs, ja mēs vienā pusē varam saglabāt šos nervus, tad risks erekcijas traucējumiem ir mazāks. Ja? Pretēji, ja mēs, teiksim, abās pusēs to nedaram. Bet pat, ja mēs to izdaram medicīniskos nolūkos, teiksim, un izārstēt šo slimību pilnībā, tad vienalga ir iespējama šī penilā, jāsaka, laikam angļu valodas rehabilitācija, kur mēs nozīmējam pacientam medikamentus, tāpat ir pieejamas injekcijas, dzimumocekli, lai panāktu erekciju, ir pieejamas vakumierīces, erekcijas gredzeni, un tādā veidā var panākt erekciju. Diezgan liela daļa pacientu. Galīgā ārstēšana erektīvai disfunkcijai ir dzimumocekļa protēzes ievietošana. Tā kā patiesībā jāsaka, ka ja mēs visiem pacientiem varētu veikt dzimumocekļu protezēšanu, tad īstenībā visiem pacientiem mēs varētu saglabāt erekciju. Bet es saprotu, ka tā problēma ir cenā. Tas maksā, cik dzirdēju, 5000 eiro šādā protēzē. Jā, dzimumocekļu protezēšana šobrīd nav valsts apmaksāta procedūru sarakstā, un tā ir maksas procedūra, un protēzes izmaksas atkarībā no procesa veida ir apmēram 3, 5 līdz pat apmēram 9000 eiro. Šis bija ķirurģiski gadījumā, tu minēji, ka arī ir arī starošana, vai tad ir tas pats efekts, arī ir impotence, vai daļai iespējams saglabāt potenci? Jā, par staroterapiju runājot, staroterapija visbiežāk tiek novietot ar šo hormonu samazinošu ārstēšanu vēl, kas samazina testosterona līmeni, un, protams, ka šeit erekcijas traucējumi arī iestājas, bet tie bieži vien ir pakāpeniskāki, proti tie noris laika gaitā, pakāpeniski, un netik izteikti kā pēc operācijas, kad, teiksim, līdz operācijai erekcija bija, un pēc operācijas erekcijas vairāk tiešām nav. Jā. Tā kā. Man ir jautājums par, varbūt tas nav gluži tavā laukā, bet es gribu izmantot izdevību, cik daudz ārsti informē vīriešus pirms, es domāju, ķirurģisku operāciju, kad tev būs tā problēma ar potenci vai nebūs vairs potenci. Jo es zinu 2 gadījumus, kur vīrieši, 60 gadi jau tas nav vairs jauni,
bet viņi aizgāja uz operāciju, pamodās un tad uzzināja, ka viņiem nebūs vairs potence. Vai, cik jums ir ārstiem kaut kāds protokols, ka tev ir jāizstāsta tās sekas, kādas būs? Vai tā var, tā drīkst vienkārši? Jā, kopumā jāsaka, ka mums tas ir jādara. Ja mums tas ir jādara, mums jābrīdina pacienti tātad gan par indikācijām operācijai, par tās norisi, pēcoperācijas periodu un iespējamām komplikācijām. Un jāsaka, ka priekšdedzera vēža ārstēšana, man gribās domāt, ka ir viens no retajiem gadījumiem, kur arī vadlīnijās tātad ir šis teksts par to, ka tā ir tā kā ar pacientu dalīta vai apspriesta ārstēšanas izvēle. Ja? Jo tātad šeit radikāla ārstēšana, kas ir staroterapija un ķirurģiska ārstēšana, onkoloģiskie rezultāti ir praktiski vienādi ilgtermiņā. Tātad ar abām metodēm mēs varam izvērtēt vēzi. Kas tad ir būtiski pie izvēles? Dažkārt ir kaut kādi medicīniski faktori, kā blakus slimības, teiksim, paaugstināts anestēzijas risks, mēs nevaram operēt, tad mēs nozīmējam staroterapiju, vai arī tad tas attiecas viss pret blaknēm, jeb sarežģījumiem, kas rodas no vienas vai no otras ārstēšanas. Un tad mums ar pacientu ir jārunā par to, ka blaknes ir šādas vienai metodei, otrai metodei savādākas vai jāpaskaidro, un tad attiecīgi ir pacienti, kas pasaka, ka viņiem erekcija un seksuāla funkcija ir svarīga, un no operācijas viņi principā atsakās, ja nav iespējams veikt, teiksim, nervu saudzējušu operāciju, viņi izvēlas staroterapiju. Turpretī, vai arī pieņemsim pacientam ir svarīgi saglabāt savu aktivitāti. Jo skaidrs, ka pēc operācijas vienalga mazinvazīvas vai vaļējas ķirurģijas, ir kaut kāds atvesaļošanās posms. Ja, tā tomēr ir ķirurģiska trauma, ir pārgriezti muskuļi, izņemts orgāns, liktas šuves, un tas prasa kaut kādu atvesaļošanās posmu. Ja pacients kategoriski no tā atsakās un to nevēlas, tad arī staroterapija ir izvēles metode, tā kā mums ir jārunā, un mēs runājam arī par to ar saviem pacientiem. Un šis varbūt tāds filozofiskāks jautājums, kā tu redzi, kā vīrieši pēc tam sadzīvo ar to, ja viņi zaudē to potenci, vai varbūt kā partneri var palīdzēt šajā gadījumā, jo tie ir atkal, cik es zinu tos pastarpinātos konkrētos tās, ka tas ir ļoti smags notikums vīrietim, jo kaut kā arī mūsu sabiedrībā tomēr laikam tā sievietes vērtība ir balstīta ap spēju dzemdēt. Es nesaku, ka tā ir pareizi vienkārši, bet tas ir tā noteikti, tas ir tieps, un ka vīrietim ir šī potence, ka tu spēj, ka tev stāv. Kā jūs, kā ārsts, varbūt nezinu, kā vīrieši to tiek galā un ko partneri varbūt var līdzēt? Jā, ir dzirdēti ļoti dažādi stāsti. Kopumā jāsaka, ka dažkārt kungiem vai vīriešiem ir svarīgāk atbrīvoties, ja tapt izārstētam naudzē, un viņi, teiksim, apzinās šo risku, uz to apzināti iet, kad nebūs erekcijas, un izvēlas, teiksim, tiešām par labu operāciju, ja bez kaut kādas nervu saudzēšanas vai apzinoties risku. Tāpat laikā ir pacienti, kas ar to sadzīvo ļoti grūti. Ir dažkārt pacienti, kas pēc kāda laika nākot uz kontrolām saka, ka viņu ģimenes dzīve ir beigusies. Dažkārt viņi pat runā par bijušajām sievām, diemžēl. Jā, jo tiešām šī te ģimenes pāra, tātad, viens no posmiem, protams, ir seksuālā dzīve. Jā, un principā jau mēs runājam par vīriešu dzīves kvalitāti, jo seksuālā funkcija ir viena no vīriešu dzīves kvalitāti nosakošiem momentiem, un protams, ka tas ir smagi. Lielai daļai pacientu tas ir smagi, un ir jāsaprot, ka ir ar pašu operāciju saistītās lietas, atvesaļošanās periods, bet papildus nākot tas, ka, teiksim, ir šī erekcijas traucējumi pēc tam. Tāpat ir operācija bieži vien saistīta pārējoša urīna nesaturēšana, kas arī daudziem ir gan morāli, gan fiziski smags posms, teiksim, kamēr tas mazinās pēc operācijas. Tā kā, Bet ir kaut kāds, nezinu, varbūt arī tu domā, tu esi jauns ārsts, domāju, varbūt arī sako līdz kā ārzemēs. Ir kaut kāds vadlīnijas, es nezinu, ko iesaka vīriešiem tīri no tā. Viens ir fiziskais, tu izveseļosies, atzīs visu, jā, bet ja tev ir dzīvības pagarināt un tev ir vairāk gada pēc tam, kā psiholoģiski tam tikt pāri vai kā risināt tās attiecības ģimenē pēc tam. Droši vien, ka ir citi veidi, kā tu vari, piemēram, apmierināt sievieti un joprojām justies, ka tu esi tā kā vīrietis, arī tu nedari to tiešā veidā kā līdz šim. Ir kaut kādas vadlīnijas, vai ko var, es negribu vadlīnijas, es gribu kaut kādas ieteikumus, ko var darīt, varbūt, vai kā meklēt risinājumu. Nē, jāsaka, kopumā, ja mēs runājam tieši par šo seksuālu funkciju un erekciju, mēs varam tātad gan nodrošināt šo rehabilitācijas posmu, ar medikamentiem, ar kaut kādām palīgu ierīcēm, un, protams, ja pacientam tas tiešām ir ļoti svarīgi, tad mēs varam atjaunot šo erekciju ar operāciju, kas ir jau rekonstruktīva operācija, un ievietot dzimumocekļu protēzi.
Jā. Skaidrs, ka tas tiešām ir maksas pakalpojums, bet, nu, mēs redzējām, ja nemaldos, pagājušajā gadā bija arī pacientu iniciatīva, kas mana balss LV vāca, tātad parakstus par to, lai šis pakalpojums kļūtu kā valsts apmaksāts pakalpojums, jo principā tā ir vīriešu orgānu funkcijas atgriešana, jeb rekonstrukcija, līdzīgi kā sievietei pēc krūts operācijas notiek krūts rekonstrukcija, kas ir valsts apmaksāta. Tāpat arī vīrietim tātad orgāna funkciju var atgriezt rekonstruktīvas operācijas ceļā, tikai viņa šobrīd nav valsts apmaksāta. Jā. Tā kā, tā ir tā ārstēšana. Ok, labi. Pāriem tad pie nākamā tā kā bloka par dzīvesveidu, jā, un ko arī par pārējām slimībām. Šīs bija tās daļa diagnozes, bet kas ir tās pārējās, jā? Tas, ko mēs atkal analoģijās ar sievietēm, ko mēs redzam, ka dēļ hormonu izmaiņām tīri fizioloģiski ir tas saucamais belly fat, ja taukus vēders sāk uzkrāties, ja, kas ir, nu, kā arī daudz varbūt pamana vai par to sāk uztraukties. Vīriešiem arī mēs redzam alus vēderus tā dēvētos. Nu, kā tas rodas? Ja, tur arī ir hormoni, cik daudz ir dzīvesveidi? Principā šo alus vēderu var redzēt noteikti visa vecuma vīriešiem, jā, arī jaunākiem puišiem, un līdz ar to varētu domāt, ka tas nav tikai saistīts ar hormoniem. Skaidrs, ka hormonu izmaiņas, testosterona samazināšanās veicina mazkustīgumu, jā, tas veicina savukārt šo aptaukošanos, un aptaukošanās pati par sevi arī veicina samazināt testosteronu. Līdz ar to mēs nokļūsim tādā nosacīta aburtā lokā, jā, un no tā izkļūt ir ļoti grūti. Tā kā, jā, tā ir viscerāla aptaukošanās pēc, tā teikt, vīriešu tipa, kad vīriešiem veido šis alus vēders. No nāves cēloņiem vīriešiem kā primārās, bet arī sievietēm ir tieši tas pats, ir šīs sirds un asinsvadu slimības, jā, tas ir rietumvalstīs numur 1. Kas ir tie veicinošie faktori? Veicinošie faktori kopumā jāsaka, ka sievietēm tātad estrogēni daļai strādā līdz zināmam brīdim kā tāds neliels aizsargfaktors pret kardiovaskulārām slimībām. Vīriešam šādu faktoru nav, līdz ar to tas risks varētu būt paaugstināts, bet kopumā jāsaka, ka tas ir, noteikti viss dzīvesveids, kas to ietekmē. Jā, darbs, stress, slodze, negulētas naktis, neveselīgs uzturs, mazkustīgums. Jā. Tas viss veicina kardiovaskulāro slimību risku paaugstina. Un, protams, ka urologs varētu būt dažkārt viens no pirmajiem, kurš to uzķer, ja tā var teikt, jā, tieši ar to, ka pacients vēršas ar sūdzībām par erektīvo disfunkciju, erekcijas traucējumiem. Jā, jo viņš jau nāk pie tevis kā urologa ar šādu problēmu, bet tas jau varbūt ir jau viens no, jo pirmie pazīmes jau bija kaut kas cits. Tieši tā. Es gribu, tu netieši pieminēji, es gribu tik un tā vairāk uzsvērt šo lietu, un arī viena sieviete teica, es visu laiku stāstu, ka perimenopauzē samazinās estrogēna tā sargājošā iedarbība, kas ietekmē ļoti daudz orgānus, un tad ļoti strauji daudz lietas aiziet tā kā uz leju sievietēm veselības ziņā, ja? Bet vīrietim lūk nesamazinās, viņiem nav tas estrogēns, bet viņi patiesībā dzīvi ilgi vēl īsāk, viņi nomirst ātrāk. Un tas, ko es sapratu, skaidrojums, ko es atradu, ir, ka patiesībā, sievietē līdz tai menopauzē, kad pilnībā izsīks lielākā daļa estrogēna, tomēr viņš pasargā un tad attīstās visas sirds un asinsvadu slimības un tā tālāk. Kamēr vīrietim tas nav un jau daudz ātrāk attīstās, tāpēc, ka vīriešiem viņiem jau ir nopietna diagnoze 50 gados, kamēr sievietē varbūt tikai sāksies 50 gados. Vai tu tam piekrīti? Šī teorija ir pareiza, es gribēju saprast. Es domāju, ka tam kopumā var piekrist, bet jārēķinās, ka tas tāpat ir viens no faktoriem. Jā? Diemžēl medicīnā, vai kā mums dažkārt gribētos, lietas nav dažkārt līdz galam skaidras nosakāmas un noteikti nav izolētas. Jā? Tas bieži vien ir kaut kādu faktoru miedarbība, sajaukums. Bet kāpēc tad vīriešiem ir īsāka dzīvildze? Sievietes ir visu savu perimenopauzu un menopauzu dzīvi ilgāk, bet viņām tā veselības kvalitāte ir sliktāka mūža nogalē, bet vīrieši dzīvo īsāk. Kāpēc? Es domāju, ka te tās atbildes ir ļoti daudz šķautņainas, ja tā var teikt. Protams, ir viena daļa, kas varētu būt saistīta ar kaut kādiem darba faktoriem. Jā, bīstami apstākļi darbā, kas varbūt sievietēm nav tik bieži sastopami. Protams, riskanta uzvedība, jā, kaut kādi sporta pasākumi, aktivitātes, kas ir ar paaugstinātu risku traumām, līdz ar to nāves iestāšanās faktam. Smēķēšana, alkohola lietošana, jā, tas viss kopumā noteikti noved pie tā, ka vīrieši, diemžēl, dzīvo īsāku laika periodu. Bet labā ziņa tāda, ka tomēr vīrieši Latvijā dzīvo ilgāk ar katru gadu. Vidējais dzīves ilgums vīriešiem Latvijā pieauga.
Aha, ļoti labi. Man ir arī viens jautājums no vīrieša. Es pat brīnos, kāpēc viņi man seko, bet joprojām man arī seko vīrieši Instagram, jā. Un jautājums ir tāds, man ir 42 gadi, jūtos joprojām labi, bet fiziski izjūtu saules trūkumu tumšajā gada laikā pēdējos gados. Agrāk tā nebija. Vispārējā pašjūtas būtiski pastiprināts, tajā skaitā libido. Jāsāk plānot atvaļinājumu biežāk uz siltām zemēm. Ir kaut kāda korelācija ar to sauli, jo, ja godīgi, es šorīt dzirdēju, noklausījos savu vīru un draugu sarunā, kur arī viņi tieši izcināja, ka pēc 40 viņiem ir grūtāk pārciest Baltijas tumšās ziemas. Ir kaut kāda korelācija par to sauli? Ja godīgi, neesmu tieši pētījis, vai ir konkrēti korelācija sauli, bet personīgi laikam varu teikt, ka arī pēdējās 2 ziemas, kad dzirdot statistiku, ka vien bijušas pāris saulainas dienas 4-5 mēnešu periodā, liekas, jā, ok, varbūt tāpēc arī bija grūtāk. Bet kopumā arī šeit mēs varam paskatīties uz dažādiem faktoriem. Skaidrs, ka saules mums ziemas periodos ir mazāk, līdz ar to gan emocionāli, gan varbūt fiziski mēs jūtamies sliktāk, bet ir vēl viens, teiksim, faktors, ko ne visi varbūt Latvijā pārbauda, ne visi zin šī vitamīna līmeni, tas pats D vitamīns, ja, kas palīdz mums justies labāk, kas nodrošina imūnās sistēmas pareizu darbību, ja, kas veicina enerģiju, ja, un kopumā visiem mums būtu jālieto D vitamīns papildus uzturā, ja, vai vismaz jānosaka tas līmenis, lai mēs zinātu. Labi, tad pārējiem pie tās daļas, ko vajag darīt. Un tu jau minēji sports, tev ir arī kaut kādi konkrēti ieteikumi, cik daudz un kāds sporta veids. Un es sievietēm stāstam, ka ir jāsāk svara cilāt, jo muskuļi zūd pēc 30 gadu vecuma. Jā, ļoti līdzīgi. Vīriešiem būtu jākombinē aerobā slodze ar spēka vingrinājumiem. Ja, aerobā slodze tas būtu kaut kādas 180, varbūt vairāk pat minūtes nedēļā, un tas var būt jebkas, kas patīk, skriešana, riteņbraukšana, peldēšana, ja, tad aerobas slodzes sporta veidi un spēka vingrinājumi lielām muskuļu grupām, 2-3 reizes nedēļā, es teiktu. Ja. Kas ir no uzturbagātinātājiem? Vitamīns D, ir vēl kaut kas kaut kādā konkrētā vecumā, ko būtu labi profilaktēt? Vitamīns D. Protams, šeit dažkārt, ja mēs runājam par nogurumu, varbūt netik raksturīgi vīriešiem, tas ir tātad šīs mazasinības problēma, jā. Tas pats dzels, feritīns, B12 vitamīns, jā, folskābi, kas būtu jāpārbauda, bet tas skar mazasinību vīriešu skar mazāk, jā, kā sievietes varbūt. Un, ja, ko es gribētu par tiem vitamīniem un uzturu bagātinātājiem, laikam atgādināt, ka, ja mēs lietojam daudz dažādu uzturu bagātinātāju, tīpaši kādus multivitamīnu kompleksus, tad jāatceras, ka katrs no tiem satur jau kaut kādu iespējams paaugstināt devu konkrēta vitamīna, un to kombinējot, mēs varam nonākt pie situācijas, ka mēs uzņemam pa daudz varbūt kaut kāda viena konkrēta elementa vai vitamīna. Līdz ar to tam būtu jāsako līdzi, jo vitamīnu pārdozēšana un dažādu makro vai mikroelementu pārdozēšana ir iespējama. Un arī tas izraisa sekas. Multivitamīnos viņi ir tik mazās devās, ka tas, ko es bieži dzirdu, ka nav īsti no viņiem jēgas, tad labāk ņemt to konkrēto vitamīnu, ko tev tieši vajag, un tad tu droši zini, ka tu sasniegs to mērķi. Arī, jā. Tā politika. Ko tu pats lieto no uzturbagātinātājiem? Konkrētā brīdī D vitamīns, protams, vienmēr, un pagaidām ir pārtraukums, nekā citas nelietoju šobrīd. Ko tu lietoji pirms tam, ja ir pārtraukums? Bija multivitamīnu komplekss kopumā, B grupas vitamīni un pārējās lietas. Nekas specifisks. Tāds. Un kā ar sportu? Ko tu dari, kā tu integrē savas kustības aktivitātes? Gribētos vairāk aktivitāšu laikam integrēt ikdienā, bet nevienmēr tas sanāk, bet pēdējā laikā tas ir padel tenis, ar ko mēs kopā ar kolēģiem esam aizraušies, jā. Vai ir vēl kaut kas vīriešiem? Es nezinu, tu jau minēji, ka tas testosterons patiesībā ļoti mazai daļai vīrieši ir vajadzīgs, bet ja viņu lieto, tad kad to parasti sāk un kādās devās vai, kad to vajadzētu, ja vajag? Tātad vajadzētu tiem vīriešiem, kam tiešām pierādīts zems testosterona līmenis 2 analīzēs un viņiem ir simptomi, un, teiksim, pārējie iemesli iespējami ir izslēgti. Jā. Tad šiem vīriešiem vajadzētu lietot testosteronu. Devas principā ir atkarīgas no šī izējas līmeņa. Veidi iespējami dažādi, gēli, plāksteris, injekcijas. Jā. Pirms tam, protams, ir pāris lietas, kas jāpārbauda. Tas pats PSA, jā, vai viņš nav paaugstināts, vai nepastāv iespējams kaut kāds slēpts prostatas vēža risks, jo dodot papildus testosteronu, mēs varētu šo vēzi padarīt aktīvāku. Tāpat ir asinsvadu slimību risks, jo testosterona lietošana paaugstina šo risku papildus. Tāpat arī pacientiem, kas vēlētos tātad
nokļūt pie pēcnācējiem. Arī testosterona lietošana varētu nebūt optimāla, jo tā tomēr samazina šo spermatoģenēzi un attiecīgi, tad tie ir tādi momenti. Testosterona daudzums samazina spermas kaut kādu aktivitāti, kustību, kvalitāti? Tas ir tīri fizioloģiski, jo paaugstinātais testosterona organismā mums ieslēdzas tā saucamā negatīva atgriezeniskā saite, kur galvas smadzenēs attiecīgi izstrādājas mazāk hormonu, kas ir utinizējošais hormons un folikulu stimulējošais hormons, kas savukārt viens no tiem nodrošina testosterona produkciju, un otrs nodrošina spermatoģenēzi, spermatīdu nobriešanu. Līdz ar to viņi samazinās. Interesanti, varētu domāt, ka jo vairāk testosterons, jo vairāk viss. Jā, tāpēc īstenībā tas, laikam, viens no atslēgas vārdiem vai teikumiem varētu būt, ka viss negrozās ap testosteronu. Īstenībā. Kas ir tas SPA, tu minēji? Tas ir jāpārbauda. Kā lūdzu? PSA. PSA, kas tas ir? Jā, tas ir priekšdziedzera specifiskais antigēns, ko ražo priekšdziedzeris, un attiecīgi tas var būt paaugstināts vairāku slimību rezultātā, kā labdabīgu, tā arī prostatas vēža rezultātā, arī iekaisuma rezultātā, bet paaugstināt šī hormona, bet tātad paaugstināt šis rādītājs varētu liecināt par to, ka pacientam ir priekšdziedzera vēzis. Ja? Bet kopumā tas ir tikai viens no rādītājiem, jo tā diagnostika šobrīd vairs nebalstās uz viena rādītāja vai viena izmeklējuma, ir daudz dažādi izmeklējumi, marķieri, izmeklējuma metodas, ko mēs liekam kopā. Okay. Man laikam ir viss, šis ir mans lielās zināšanas par vīriešu veselību tādā stereotipu līmenī. Vai ir kaut kas tāds, ko es neesmu pajautājusi un kas vēl ir būtiski? Vēl es laikam gribētu pieminēt, ka ir lietas, kas ir svarīgas vīriešiem jebkurā vecumā. Un, teiksim, un ja šīs lietas piepildās vai notiek, tad būtu jāvērš urologa, pēc iespējas ātrāk. Ja, viena no lietām, par ko varbūt mēs Latvijā runājam mazāk, bet kas ir ļoti, ļoti bieži sastopama un ļoti bīstama, un jāsaka pat bīstamāk par prostatas vēzi, tas ir urīnpūšļa vēzis. Un tas ir asins pieaugums urīnam. Ja urīnā parādās asinis, it īpaši vīrietim, tāpat arī sievietei, pie urologa ir jādodas, samērā nekavējoties un diezgan ātri, lai izmeklētu tomēr šo situāciju ar urīnpulsu, vai tur neslēpjas audzējs. Tāpat arī ir, protams, pēkšņas sāpes sēkliniekos vairāk jauniem puišiem. Ja? Šeit mēs vēlamies nodrošināties, ka nav sēklnieku sagriešanās, ja? Kad sēklinieks sarotē ap savu asi, nospiež asinsvadi un līdz ar to nav asinsapgādes sēkliniekam. Tāpat arī ir urīna aizturas, ja? Apgrūtinātas urinācijas problēmas, ja pacients neiet uz tualeti jau kādu laiku, pāris stundas vai diennakti, ja, parādās sāpes vēdera liesdaļā, ir tiešām nenotiek urinācija, ja, tiek lietots šķidrums, tā tad ir urīna aiztura, ja, arī jāvēršas pie urologa. Jauniem vīriešiem, dažkārt arī kungiem gados, veidojumi sēkliniekos, ja, kaut kādi sablīvējumi, mezgli, blīvi, palielināti cieti sēklinieki bez citām pazīmēm, aizdomas par sēklnieku audzēju, ja tie sarkanie karogi, ka tiešām ir jāiet pie urologa un no tā nav jākautrējas. Kā ir latviešu vīriešiem, cik apzināti viņi iet pie ārsta kopumā un kur ne vēl pie urologa? Es laikam gribētu teikt, ka aizvien apzinātāk. Ja. Aizvien apzinātāk. Nenonāk pie tevis jau ļoti smagos gadījumos, jo zinu, ka es joprojām dzirdu šo stāstu par sievietes krūts vēzi, ka viņu, ka kaut kas nav labi un bailēs uzzināt diagnozi, viņi attālina un neiet pie ārsta vietā, lai ātrāk iet pie ārsta. Jā, tādi gadījumi, protams, ir gadījumi, kad pacienti vēršas novēlot, jā. Ļoti labi. Man ir tradīcija, pēdējais jautājums ir vēl 5 pēdējie jautājumi. Es sakarien nopublicēju savā Instagramā pieredzes, tādu skaidrojumu, un sievietes arī vaicāja par olvādu nosiešanu. Ja tu pamatā, ka sievietēm jau ir 3 vai pat 4 bērni, un viņas saprot, ka viņas vairs negrib palikt stāvoklī un negrib lietot hormonālo kontracepciju, tad ir iespēja nosiet olvādus. Bet ginekoloģi, kas to skaidro, viņi saka, ka daudz efektīvāk būtu varbūt saudzējušāk vīrietim veikt vazektomiju, kas nozīmē, ka vīrietis nevar apaugļot vairāk. Bet tas, ko man sievietes raksta, jā, mēs ar savu vīru pārspiedām, bet izlēmām beigās, ka es to darīšu. Un vai vienā gadījumā urologs atrunāja vīru to darīt, tāpēc es to veicu. Kāda ir tava nostāja par vazektomiju un cik populāra tā ir metode Latvijā? Vazektomijas operācijas tiek veiktas.
nevarēšu pateikt, cik bieži, bet tādi pacienti vēršas ar šādiem lūgumiem. Dažkārt, līdzīgi kā šodien, tas ir viens no pēdējiem jautājumiem, jau gandrīz ceļoties kājas un ejot prom. Ja ir kaut kādas citas lietas, kas ir šķitušas svarīgākas, dažkārt tas ir, protams, pirmais jautājums, un pacients jau ir iepazinies un informēts, kas tas ir. Bet kopumā vazektomija tā tad ir, principā, ķirurģiska vīriešu sterilizācija, kad no katra sēklinieka vīrietim attiek tad 2 šie sēklas vadi, un katrā no pusēm tie tiek arī nosieti, un daļa no tiem tiek arī izgriezta. Un attiecīgi operācija ir salīdzinoši maza apjoma, viegli panesama, bez lielām traumām, un principā veicama dienas stacionārā, jā, un kopumā ar samērā augstu šo te grūtniecības neiestāšanās procentu. Jā, ja tā var Ko nozīmē samērā augsts? Tas nav 99% vai 100%? Nu, diemžēl nekas šajā dzīvē nav 100%, jā, Jā. Bet tas ir tuvu 100%, protams, jā. Tas ir vīrietim neatgriezenisks process, pēc tam ir viss. Ja sieviete vēl var ar mākslīgu apaugļošanu palikt stāvoklī, vīrietim tad ir viss, jā? Nē, vīrietim nav viss. Vīrietim arī ir iespējamas mākslīgās apaugļošanas tehnikas dažādas, bet vīrietim arī ir iespējama šīs te vazektomijas tā kā atgriešana iepriekšējā stāvoklī, kad mikroķirurģiskā tehnikā ar mikroskopu tātad atrod šos abus galus, šuita sēklas vada un sašuj. Protams, efektivitāte ir mainīga, nevienmēr tas izdodas, un auglība tiek atjaunota, bet tas ir iespējams. Bet cik bija, labi, tu nezini par valsti kopumā, bet pie tevis nāk pacienti, kur vēlas šo veidu, un kāda ir tā motivācija, kad vīrietis šo izvēlas? Par vazektomiju? Jā. Jā, pie manis ir bijuši pacienti, atsevišķiem pacientiem vazektomija ir veikta arī. Motivācija, lielākā daļa no viņiem saka, ka tas nav viņu viens lēmums, ja, ka viņi ir apspriedušies ar sievu vai ar partneri, tā kā tas ir noteikti pozitīvi. Un principā tas lēmums balstās to, ka ir acīm redzot pārī radīts viņuprāt pietiekošs pēcnācēju skaits, un tālāk viņi šo, teiksim, apaugļošanās procesu vairāk nevēlas, lai viņš notiktu, ja, un tad, īsti varbūt iztaujāts, kāpēc tieši vīrietis, tas, kurš izvēlējies būt tas atbildīgais cilvēks šajā brīdī un veikt šo procedūru, es neesmu jautājis, bet, tādi ir tie stāsti. Okay. Labi, Reini, milzīgs tev paldies. Man liekas, ka, cik es vismaz zinu par šīm lietām, es tev visu pajautāju. Ja gadījumā vēl būs sievietēm pēc tam jautājumi, vai varbūt vienkārši, lai iet vīri pie tevis, jā? Jā. Droši pārbaudīties. Bet liels tev paldies par to laiku, ko tu veltīji, un paldies arī tev, klausītāji vai skatītāji. Ja bija noderīgi, lūdzu padalies ar šo ierakstu, lai pēc iespējas vairāk sieviešu uzzinātu, un arī caur viņām vīri ļoti cerams. Paldies! Paldies!